Laikā, kad degvielas cenas sasniegušas jau lata atzīmi un joprojām turpina augt, cilvēki meklē lētākas pārvietošanās iespējas. Vieni dodas kājām, citi pārvietojas ar velosipēdiem un mopēdiem. Taču tiem, kuriem jāpārvar lielāki attālumi, domā, kā savas jaudīgās automašīnas darbināt ekonomiski izdevīgāk. Degvielas stacijās pie gāzes uzpildes vietām automašīnas piestāja aizvien biežāk. Daudzi autobraucēji savus ar benzīnu darbināmos braucamrīkus nolēmuši aprīkot ar gāzes iekārtām. Cik jūs jau ilgi mašīnu darbināt ar gāzi? Kādus 3 mēnešus. No sākuma es domāju, vai būtu labāk, vai vispār man būs izdevīgi, jo tās gāzes cenas arī tomēr nestāvēs uz vietas. Bet tomēr izdomāju, nu labi, likšu iekšā un tā es esmu aprēķinājis, ka man atmaksājas pēc 2 gadiem. Es tā salīdzinu, uz 100 km man apmēram mašīnā 90, tas ir lati. 100 km un ar gāzi man tikai 5 lati sanāk. Tur ir atšķirība diezgan liela. Ko draugi rada paziņas, arī ir kaut ko nomainījuši vai turpina tāpat? Nē, turpina. Viņiem pārsvarā dīzeļu motori iekšā un pārsvarā mazie benzīna motori. Sākoties siltajai sezonai, arī riteņbraucēji uz ceļiem redzami daudz vairāk ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Liene un Sandis stāsta, ka izvēloties velosipēdus, ņēmuši vērā gan vizuālo izskatu, gan arī tehnisko aprīkojumu. Sen jau braucat? Nu, jā. Sanāk. Sen jau brauc, bet šodien tikai nopirku. Un kā izlēmāt, ka tieši jāpērk velosipēdi? Gribas kaut kur aizbraukt. Radu draugu paziņu lokā ir tādi cilvēki, kas izvēlās tagad velosipēdu? Es domāju, ka viss tā dara, nevis tikai rad, bet tā viss dara, cik dzirdēts. Velosipēdu tirgotāji nenoliedz, ka pēdējā laikā dažāda vecuma pircējiem par divritiņiem radusies pastiprināta interese. Taču iecienīti esot arī motorizētie braucamrīki. Ir gados vīri, kam patīk braukt tieši makšķerēt, un tā, tad tie pērk tādas mopēdas, kas ir tādi bez plasmasiem, lauku ceļiem. Kaut arī līzinga iespējas ir diezgan apgrūtināts, bet iegādājās arī skaidrā naudā. Gan laucinieki, gan arī pilsētnieki, ja? Jā, gan laucinieki, gan pilsētnieki atbrauc diezgan daudz no Ventspils puses arī. Nu, tā no visa rajona kopumā, tā teikt. Savukārt Līva dzīvo un strādā Talsos. Viņa ikdienā pārvietojas ar savas vecmāmiņas atstāto mantojumu, restaurēto Ehrenpreis velosipēdu, kuru ir aprīkojusi ar dažādiem stilīgiem aksesuāriem. Man tā vairāk ir stila lieta. Mēs sākumā gribēju dzeltenu riteni un likās tāds ļoti priecīgs būt un saulains, bet man atrunāja teica, ka pasniekiem esot tāds. Tad es pārgāju uz zilo. Vai cilvēki atskatās, varbūt puiši, vīrieši atskatās, ka tu aizbrauc savu velosipēdu? No, ne tikai puiši un vīrieši, arī sievietes atskatās un izsaka komplimenti, cik jauks ritenis, un tā es ļoti lepojos. Kā tu jūti Talsos, Talsu novadā mīli velobraucējus? Domā? Man kā kaislīgai velobraucēji ir ļoti liela sāpe. Visos jaunajos projektos, kur tagad ir sataisīts ielas, Talsos nekur nevienā vietā nav paredzēts arī velobraucēju un kaut vai maza strīpiņa. Un es zinu, ka šogad arī vasarā visu raks. Nu, lūdzu, kaut maza strēlīti, kur mums arī pamukt no mašīnām. Kamēr degvielas cenas turpinās augt, arī ielas un ceļi pildīsies ar velosipēdistiem. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgsdiņš, Talsu televīzija.